Mīļie Latvijas iedzīvotāji, tautieši, es jūs ļoti lūdzu, esiet šajā gadījumā atsaucīgi un saprotiet, ka šeit zināmā mērā izšķirās mūsu valsts un mūsu pašu liktenis, kāda turpmāk būs mūsu Latvija. Mēs visi esam bijuši bērni, itin visi, ar vecākiem vai bez vecākiem, ar mammu un tēti vai bez mammas un tēta. Mēs visi zinām, ko mamma un tētis mums nozīmē. Mēs visi ar laiku vai nu esam kļuvuši vai kļūsim par mammām un tētiem. Un pat ja nekļūsim tā vai tā, mēs esam bijuši bērni un mēs zinām, ko nozīmē būt bērnam. Parūpēsimies par mūsu nākotni un iesim uz iecirkņiem, kur ir norādīti CVK mājaslapā. Vedīsim savus tuviniekus, rosināsim par to aizdomāties un rīkoties mūsu līdzcilvēkus, paziņas, draugus, jo mums ir nepieciešams savākt 160 000 parakstu, lai mēs varētu novērst šo šausmīgo netaisnību pret mūsu tautu. Mēs esam par dabisku ģimeni, mēs esam par ģimeni, kurā bērnam ir tēvs un māte. Mums katram ir pieredze, dažāda, labāka vai sliktāka, bet mēs zinām, cik svarīga ir stabila un stingra ģimene ar mammu un tēti. Un es tāpēc visus lūdzu nobalsot par stingrām ģimenes vērtībām, par mūsu nākotni, lai mūsu bērni pieredzētu Latviju tādu, kādu mēs viņu redzam, kādu mēs viņu gribam un kādu mēs esam piedzīvojuši. Šobrīd pasaulē notiek garīga cīņa, kur ir slēptā veidā mums tiek uzspiesta, un mums ir jāturās, un mums jābūt stipriem un uzņēmīgiem. Mēs nevaram padoties un pateikt, ka tas ir tikai tā, kāds to ir izlēms, ko mēs varam iesākt. Mūsu katra balss, piliens pa pilienam, var izraisīt milzīgu vētru jūrā, un tas mums ir jāpanāk. Balsosim par ģimeni, par bērniem, par mamām un tētiem. Paldies!